NFC Team ir uzņēmums ar nelielu biroju pašā Rīgas centrā, kurā no malas skatoties nekā spoži nenotiek. Programmētāji programmē un pārdevēji pārdod viņu darba augļus. Jā, šis varētu būt kārtējais programmēšanas kantoris, kādu nu jau Latvijā netrūkst. Ja vien šeit netiktu strādāts ar šobrīd pasaulē vienu no daudzsološākajām tehnoloģijām, kuras nosaukums atrodams arī uzņēmuma vārdā – NFC. NFC ir saīsinājums angliskajam terminam Near Field Communication, jeb neliela darbības lauka radiosakaru tehnoloģija, kas ļauj pārraidīt datus ierobežotā attālumā starp divām antenām, ja tā var teikt. Šķiet, ka tas ir kas tāls un nesaprotams? Padomājiet vēlreiz. Patiesībā jau šobrīd NFC tehnoloģijas kabatā ir turpat vai ikvienam sabiedriskā transporta lietotājam Rīgā. Tas ir etalons, un tas, ko mēs Rīgā lietojam ikdienas, tas arī ir NFC. Bet tā fiziski mums kabatā ir EID karta vai jaunās sarkanās pases. Tas ir viss NFC. Ir restīvi tehnoloģija, kur kontaktlesā pasaka, ka tas esat jūs. Vai tā ir tā tantīte, vai viņas nākotnē saņems pensiju vai kā, tad tas ir tas etalons. Vēl ir pielietojums ir tās pašas skolēnu kartes, tie zilie etaloni, vai arī skolēnu apliecības Jelgavā. Tas viss ir NFC. Pielietojums šai tehnoloģijai var būt visplašākais, par ko pārliecināsieties arī nākošās pusstundas laikā. Taču par šī brīža jājam zirdziņu uzņēmumam kļuvušas pašu izstrādātās dažādas laika uzskaites sistēmas, kas ļauj monitorēt, piemēram, telpu uz kopēju darbu. Mēs varam redzēt, kas ir bijis šis darbinieks, kas veic atzīmēšanās. Mēs varam redzēt, kurās telpās viņi ir bijuši. Ja mēs esam telpās pielikuši klāt arī konkrēti GPS koordināti, mums gan viss ir vienā ēkā, bet mēs varam arī karti redzēt, bet, ja dažiem uzņēmējiem, kuriem ir daudzās vietās, viņi var redzēt uz kartes konkrēti. Mēs varam redzēt, kad viņi ir gan sākusi, gan beigusi darbu, un cik ilgi tad tika strādāts. Attiecīgi mums ir mūsu vadības panelī ir pilns ar filtrēšanas iespējām. Var nofiltrēt vienu darbinieku, var nofiltrēt vienu vietu, vairākas vietas, laika posmu, kad ir noticis. Katram tam darbiniekam mēs varam paskatīties, vai viņš ir laicīgi nāk vai nenāk laicīgi. Un tad attiecīgi viņam pajautāt, kāpēc tu piemēram šajā datumā un tajā neesi bijis laicīgi, vai kāpēc visi tavi kolēģi to darba, tās lietas izdara pa 5 minūtēm, un tev tas aizņem 10 minūtes. Rekur ir uzskatāms. Jebkuram uzņēmējam, kurš gribēja, lai viņa darbiniekiem ir līdz vaktieris vai vaktētājs, vai pats gribēja staigāt līdzi un vienkārši nav spējīgs, un kurus neapmierina tas, kad ir vienkārši apmeklējuma žurnāliņš, kur ar roku parakstās. Šī ir tā sistēma, kas to ļauj darīt, kas ļauj izdot visiem darbiniekiem, izlīmēt uzzīmes, un tu zini, cikos viņš ir konkrēti bijis, cik ilgi viņš tur ir. Šajā gadījumā galvenais nav patiesībā pat arī tā vaktēšanas moments. Galvenais ir doma, un tāda ir, jums, teiksim, ir likuma prasības, piemēram, ir regulāri tur būt apgaitām vai regulāri būt kaut kam. Restīvi, jums ir elektroniskais žurnāls. Jums jebkurā mirklī, kad atnāk tur tas ierēdnis vai rekur mums ir elektroniskais žurnāls. Jūs izdrukājat, viņam iedodat. Ja viņam vajag papīra formā, jums visu laiku viņš ir. Protams, arī vaktēšanas, efektivitātes, datu uzkrāšanas, visi tie ir saistītie jēdzieni. Tāpat iespējams uzdot dažādus uzdevumus un redzēt, kas no tā paveikts un cik ilgs laiks patērēts konkrētā darba veikšanai. Latvijā, teiksim, mēs uzskaitām laiku sociālajiem darbiniekiem, cik viņš pavada pie pacienta, pie sociālajiem darbiniekiem, ko viņš ir izdarījis, respektīvi, vai viņš ir tur nomasējis viņu, vai istabu tīrījis, vai puķis lējis, vai pasaku lasījis. Apsardzes darbinieki, kur ir ieplānots, ka ir apgaitas, tur tik un tik apgaitas ir dienā, un vai tā apgaita ir veikta vai nav veikta, un tā ir papildus kontrola tam, ja viņš gadījumā to apgaitu nav veicis, vai viņš ir aizgulējies, vai varbūt ir kaut kas noticis, vai patiešām ir bijis apdraudējums vēl. Un te ir runa par to, ka tāda risinājuma jau ir tas, ko mēs taisam, un tādas arī piegādājam. Loģistikas, pasta piegādes un tā tālāk. NFC Team izstrādātā laika uzskaites sistēma pavisam nesen iegūs Grand Prix kā inovatīvākais produkts konkursā Itālijā. Taču uzņēmuma izveidotājs Aivars Ritavs par šo faktu tik pasmīna. Jā, protams, patīkami, taču tas neko daudz nemaina. Ja nu vienīgi palīdz viņu Itālijas partneriem, kuri nodarbojas ar Rīgā izstrādāto risinājumu pārdošanu pašu mājās. Mums te ir
izrādījuši interesi, piemēram, itāļi, kuriem fermas ir Baltkrievijā, lai uzskaitītu savu darbinieku darba laiku Baltkrievijā. Bet Baltkrievijā viņiem ir nevis viena liela ferma, bet 47 lielas fermas un 12 autobusu, kur viņus izvadā. Un viņiem vajag kontrolas mehānismu, lai viņi Itālijā redzētu, kurā laukā, cik kurš strādā dotajā mirklī vai strādājis, lai aprēķinātu algas vai efektivitāti vai vēl nezinu ko. Ja? Nu, tad te mēs atkal nonākam, kad tas viss ģenerē patiesībā informācijas daudzumu, kur pēc tam analizē, domā un taisa. Nu, tad mēs nonākam atkal sarežģītā globālajās ekonomikā, kur tur attālināti vadīti vai vēl kaut ko. Ja jūs atnākat ar savu vajadzību vai problēmu, mēs izveidojam viņai atbilstošas zāles. Šīm vajadzībām gan nevienmēr jābūt saistītām ar nopietniem biznesa izaicinājumiem. NFC tehnoloģijas lieliski noder arī, piemēram, atpūtas pasākumu rīkošanā. Nike League Run tas bija pagājušā gada treniņi, notika ar mūsu tehnoloģiju izmantojot. Un tur šī tehnoloģija tika izmantota, lai laikus noteiktu. Tas lielajā sportā tas notiek tā, ka tur tiek uzstādīti tie paši vārtiņi, kas ir veikalos pret zakšanu, un tad, kad izskrien cauri, tad arī, protams, visus fiksē. Meža vidū vien, lai uzstādītu tos vārtiņus, ir jāīrē ģenerators un tam līdzīgi, bet mēs piegādājam šādas vienkāršas aprocītes un tad pielika klāt pie telefona un tādā veidā fiksē noskrieto laiku. Lai arī NFC termins ir uzņēmuma nosaukumā, tā skats nav piesiets tikai un vienīgi šai tehnoloģijai. Kā paši jau norādīja, NFC team, atbilstoši piemeklējot un kombinējot dažādas tehnoloģijas, risina uzdevums, kas svarīgi to klientiem. Viens no tādiem ir Helmuts Buļs, kurš vada uzņēmumu PayUp. Tā mērķis ir atbrīvot mūsu maksas no neskaitām veikalu klientu kartēm, vietā piedāvājot 21. gadsimta risinājumu. Lietotājiem tā būs viena aplikācija, kurā būs iespējams tātad izmantot atlaides pie visiem tirgotājiem, kuri būs iesaistījušies šajā platformā. Gala mērķis ir tāds, ka makā vairs nav neviena plastikāta karte atlaižu, bet viss ir uzkrāts vienotā PayUp aplikācijā. Tirgotājiem savukārt tas ir plašs funkcionāls rīks, tātad lietotāju administrēšana, lietotāju grupēšana, dažādas lojalitātes programmas, analītika, transakciju uzkrāšana, ziņojumi. Datorā ir redzama patreizējā demo versija PayUp platformai. Es esmu izveidojis konkrētu profilu Latvija var. Jūs tā kā būtu klients, kuram būs iespēja pieteikties vairākiem tirgotājiem. Patreiz es mums visu rādu no weba, bet reāli gala versijā to visu varēs izdarīt no mobilās aplikācijas. Ko dara Latvija var? Latvija var uzspiež uz konkrētu tirgotāju, un viņi redz, Elvī, es vēlos pieteikties, es piesakos, un kā es piesakos, uzreiz automātiski šīs Elvī parādās manas akcijas. Tā kā tavas akcijas. Līdz ar to, kā es piesakos konkrētam tirgotājam, es varu uzreiz izmantot šo lojalitātes platformu pie konkrētā tirgotāji. Lūk, mēs esam iegājuši veikalā, konkrēti LV veikalā. Tagad mēs nopirksim kaut kādu pāris preces. Šīs konkrētais posts arī ir pieslēgts LV tirgotājiem. Demo versijā nopirksim tautas piens. Patreizējā situācijā mēs parasti velkam ārā plastikātu karti un dodam pārdevējai, lai šo plastikātu karti kaut kur attiecīgi autorizē. Šajā gadījumā viss notiks paša spēkiem. Lietotājs pievieno šo mobilo aplikāciju pie skanera virsmas, skaneris šo svītrkodu nolasa un reāli notiek transakcija ar atlaides piešķiršanu. Tūlīt tad mēs izdrukāsim čeku līdz galam un pastīsimies, kas notika transakcijā. Šis ir čeks, bet reāli šis čeks automātiski uzglabājās arī gan Latvija var, kā lietotāja profilā, gan arī LV profilā. Šeit ir uzņēmums, adrese, summa, atlaide un cik kopā. Un šeit kas ir nopirkts. Tāds elektroniskais čeks. Šī visa informācija būs arī pieejama mobilajā aplikācijā. PayUp platforma ir spējīga apkalpot gan transakcijas ar mobilo telefonu, gan transakcijas ar plastikātu kartēm. Līdz ar to tas ir ļoti liels ieguvums tirgotājiem, kuri sadarbojas ar mums, ka mēs piedāvājam pilna cikla lojalitātes ārpakalpojumu. Zinot, kā attīstās tehnoloģijas un ir tā iekšā sajūta, kad nākotnes tehnoloģija būs NFC, tikai jāgaida, kamēr attiecīgie
telefonu ražotāji to pielāgos visiem telefoniem. Un kā tas notiks, mēs noteikti skatāmies NFC virzienā, un mēs zinām, ka NFC tīm ir līderi šajā reģionā, kas var nodrošināt šīs tehnoloģijas risinājumus. 2010. gadā ar NFC tehnoloģiju aprīkota bija 50 miljoni telefonu. 2015. tādu jau būs 550 miljoni. Bet kamēr NFC vēl nav ikviena cilvēka mobilajā telefonā, šo iztrūkumu kompensē dažādi citi risinājumi. Piemēram, NFC tīm radījuši paši savu signālu nolasītāju iekārtu, kur izdevies radīt ne tikai krietni lētāk kā konkurentiem, bet arī daudz funkcionālu. Tad cilvēkam vajadzīgs tikai NFC čips, kā piemēram aprots vai e-talons, un atzīmēšanās var notikt. Te ir runa par to, ka mēs viņu esam izveidojuši jau ar domu, ka tā nav tikai iekārta, viņš ir tā kā konstruktors. Mēs uz viņu varam atkal būvēt un izmantot viņu kā komponenti citur. Mums tas princips vairāk ir tāds, ka mums ir liels LEGO spainis, un mēs visu laiku vācam risinājumus kopā. Un jo vairāk mums būs klucīši istabas stūrītāji spainī, jo vairāk mēs varēsim ātrāk jau pusgatavus risinājumus jau sagatavot. Jā. Te ir runa par to, ka mēs plānojam šo pašu iekārtu izmantot kā lojalitātes atzīmēšanos rīku veikalos, kā municipalitātes lojalitāti muzejos, ārpusē, bet tāpat laikā arī viņi izmantot arī kā kolēģis minēja, mājiņas uzskaita vai darba laika uzskaita objektos. Jā, mums ir interesi no slimnīcām un no celtniecības objektiem. Katrā ziņā Aivars pārliecināts, ka galvenais ir neapstāties pie sasniegtā. Pastāvīgi jātīstas, uzliekot arī augstus, bet nesasniedzamus mērķus pārredzamai nākotnē. Ja mēs runājam par mērķiem, tad šogad, piemēram, katram Venecijā ir e-talons, tas pats, kas mums ir Rīgā, ir, lai atbrauktu prāmu. Jā. Mums pašlaik ir izrādījusi Venecijas municipalitāte, piemēram, izrāda interesi par savu lojalitāti municipalitātei izveidošanu šī e-talona bāzi, ka viņiem 40-50 tūkstoši turisti ir ikdienas ar šiem e-taloniem. Lūk, mērķis un, piemēram, izaicinājums ir izveidot tādu risinājumu, kas viņiem būtu interesants vai ko viņi pasūtīt. Vai viņi pasūtīs vai sanāks, tas jau ir dzīves, tur elementu vai veiksmes, stāsts, ja tas izdosies, tad mēs tur atkal būs filmēšana un prieks, kad ir izdevies. Bet tāda mērķa mums ir ikdienas, tur pasūtījumi, izaicinājumi, tur problemātikas. Jā, Un NFC ir vienkārši tas, ka viņam aizvien vairāk un vairāk dažādi pielietojumi. Jā, tas, ko mēs esam. Mums pielietojums, piemēram, tas, ko mēs rādījām, to uzražot savu iekārti, jā, kas ir jau uzprojektēti, viņi palaist tā kā produktu, saņemt pirmo sūtījumu no Ķīnas vai Singapūras vai varbūt no Ogres Rīgā, ja tur kastītē, rekur ir, ja, un aizsūtīt saviem partneriem, teikt, rekur varat dabūt, ja, rekur noliktavā ir. Tas viss ir izaicinājums, ja. Aivara Ritava 2011. gadā izveidotais uzņēmums NFC tīm, kas nodarbojas ar programmēšanas risinājumu izstrādi, uzsvaru liekot uz šobrīd vienu no daudzsološākajām tehnoloģijām, proti neliela darbības lauka radiosakariem, attīstījies ļoti strauji. 2012. gadā apgrozījums audzis 17 reizes un bijis aptuveni 100 000 eiro. Šogad tas būs vēl vismaz 20-kāršojies. Izaugsmes ceļā viens no lielākajiem izaicinājumiem gan ir kvalificētu programmētāju skaits mūsu valstī. Mēs esam maza nācija, tad mums ir maz programmētāji, jā. Relatīvi maz ir. Mums ir vēl viena cita problēma, tā globāli skatoties, mums patiesībā demogrāfiskā bedre pašlaik veidojās. Tas nozīmē, ka mums ir dzimuši pirms 18 gadiem vai pirms 16 gadiem maz bērni, un tagad mums ir patiesībā maz studenti. Jā, restiem, mums tuvākajos gados arī tie programmisti nebūs. Pozitīvi ir tas, ka datoru fakultātes parasti ļoti daudz studentus uzņem, salīdzinoši. Ja kritums ir studentiem, tad citās fakultātes datoriem nav. Ja mēs skatāmies no tā darba tirgus viedokļa, kas mums ir par programmistiem, tur mums tagad var pielīdzināt pašlaik programmistu to vidi apmēram tā kā mums bija celtniecības laikā, kad katrs ķeras stūmēs, mums ir celtnieks meistars un tur bez 4 ciparu algas tur ķera nestums, jā, vai arī mēģinās tikai stumt, ja tur samaksās. Tas no vienas puses. No otras puses ir tā, ka tas IT resurss ir Latvijā, un es domāju, ka perspektīva mūsu programmisti ir labi, jā, bet viņi, diemžēl, ir tik, cik mums ir Latvijā, un jāskatās ir tām valstīm, kurām ir
bagātāks viņa cilvēkiem, bagātāk ir arī programmistu nācijām. Mēs skatāmies savukārt austrumu virzienā. Jā. Tagad mums ir plānā, ka mēs Ukrainā lielākam projektam piesaistīsim vēl 20 speciālistus no 10 līdz 20. Savukārt vēl plānā līdz gada beigām arī Baltkrievijā atrast iespējas izveidot meitas uzņēmumu, lai mums būtu vēl programmēšanas jauda, vēl 20, 40, 60 cilvēku. Restīvi, jo ir lielāks cilvēku jaudas, jo lielāks projekts mēs varam ņemt. Un tas ir tāds vistu noli ir dilēma. Nav projekti, nav programmisti. Projekti negribās ņemt vai negribās parakstīties par atbildību zem viņu, kamēr nav programmisti. Tad ir jārisina kaut kāda. Bet viennozīmīgi ir problemātiski to izdarīt Latvijā, jā, vai Baltijā. Tiesa, tie programmētāji, kuri te sākuši darbu, nekur prom vairs neraujas. Gal galā šeit ir iespēja strādāt ar modernākajiem risinājumiem, kas savu lielo bumu vēl tikai piedzīvos. Darba process ir uzorganizēts tā, lai viņš būtu produktīvs vai efektīvs. Tas ir viens. Otram kārtām tas, ko dara, tam jābūt arī interesantam arī tam pašam programmistam, lai viņš mācītos, lai viņam būtu kaut kas jauns, lai viņš pats varētu teikt, tu zini, es tur to inovatīvu vai avangardi, tehnoloģiju taisīju vai vēl kaut ko. Viņam arī pašam jābūt gandarījumam, ko viņš dara. Nevis, ko tu darīji? Es 187. lapu esmu uztaisījis. Arī Aivars, kurš līdz savu biznesa sākšanai strādājis uzņēmumos ar skaļu vārdu, atzīst, ka izbauda to, ko dara. Tomēr bez iepriekšējās pieredzes darba ņēmēja statusā viņš noteikti nebūtu sasniedzis to, ko šobrīd. Līdz tam secinājumiem vai tam briedumam darīt savu, nevarbūt nonācis, ja nedarītu tur iepriekš. Man paveicies, ka es tur strādāju IBM, es tur strādāju Elko grupā. Patiesībā tā pieredze, tā unikalitāte tajās konkrētajās darba vietās bija tas, kas tev deva tos secinājumus vai to sapratni. Un, piemēram, Elko grupa, viņi ir viena no vadošiem uzņēmumiem Latvijā pēc apgrozījuma ziņā. Topā tur divniekā, Latvenergo visu laiku sacenšās pēc apgrozījumiem, bet maz kas zina, ka viņiem tur ir starptautiska tirzniecība. Gan piegādes ziņā, gan arī realizācijas ziņā vēl. Un te ir runa par to, ka strādājot pie viņiem, tu saproti par to, ka Latvijā ir ciems, ka tas ir maziņš. Bet tāpat laikā pasaule nav tik liela, kā mums liekas, ka tur ir miljardi cilvēku, bet tajā specifiskā industrijā vai pieprasījumā vēl ir limitēts. IBM savukārt iedod šo globalizāciju. Ja tu taisi, kā tu taisi daudziem tirgiem, kā tu viņu stum uz tiem tirgiem, lai būtu rezultāts vēl, šo skatījumu, no tā IBM, piemēram, viena labākā mācība, ko es arī varu ieteikt, tiem Latvijas, tiem, kas kaut ko mēģina darīt vai domā darīt vai dara jau, ka viņiem, piemēram, ļoti labi bija tas, ja tev būs ļoti daudz visu laiku plānotās iespējas, kur var realizēties projekti, pat ja pāris no viņiem realizēsies, tev vienmēr būs iespēja, ka tev tā naudas plūsma ir pietiekama, lai nosakt izdevumus. Ja tev ir pāris tikai iespējas, tad tu esi atkarīgs no tā, vai viņas izdosies vai neizdosies. Ja viņš viss neizdodas, tad ir, diemžēl, ir traki. Un te ir runa par to, ka ieteikt iet uz tiem ārējiem tirgiem, jo tad tev tas rodās, tas pieplūdums tajās iespējās. Vienā brīdī patiesībā saprati, ka tu gribētu atkarīgs būt no sevis, no saviem produktiem, darīt tās lietas, ko darīt, jo tā globalizācija vai, ka tavs priekšnieks kaut kur tālumā sēž vai vēl ir, tu nezini, ko viņš izdomās. Viņam pēkšņi ievajadzēsies, pat šodien tur atlaist 5 darbiniekus, jo būs viņam tur rīkojums. Un viņš arī atlaidīs, un varbūt tas esi tu. Un tur loģiski domāju, nevajadzētu būt tu, bet vienkārši viņam, piemēram, ir jāizvēlās starp tevi un savu radinieku, un viņš neatlaidīs tur savu kaimiņu, pēc kam viņam. Viņš tur kaut kādu nabagu latvietu atlaidīs. Līdz ar to tā atkarība zināmā mērā un tas, ka tu bieži vien nevari tos procesus ietekmēt un tas, ka tu gribi pamēģināt un uztaisīt savu, tas arī bija tas. Otram kārtām lieta ir tāda, ka tādā krīzē tu saprati, ka tu gribi, tu negribi būt atkarīgs no kāda arī, Latvijā, ka tu gribi eksportēt, tu gribi taisīt produktus pēc savas sapratnes. Un tas arī bija tas iemesls, ka tu tā kā domāji, kā apdrošināt, skatīties uz savu nākotni. NFC ir viena no tām idejām, kur ir izdosies. Tad vai nav bijis laiks vai zvaigznes vai vēl tās pārējās realizēt, bet viennozīmīgi NFC nav vienīgais. Vienkārši NFC ir labs veiksmīgs piemērs, kur parādīt, kā parādīt. Kad mēs sākt rādīt, mums parastās mājaslapas vēl kaut kas teikt, un Pēters Jānis un vēl 25 citi šajā kvartālā tur ar to pašu dara. Runa ir tā kā surfingam. Tu jūti, kad varētu būt tas vilnis. Tu tur sāc airēties, un tad tu jūti, ka tas vilnis nāk. Un tad, kad tu jau esi uz vilni galā, tu jūti, šitas ir, un te man tagad jāparāda meistarklase.
dotajā mirklī mēs tā kā mēģinamies uz tā viļņa uzverties, lai būtu parādīt meistarklasi. Bet tā būtība tāda ir, ka ir sajūta, ka ir tas vilnis, viņš nāk. Tāpēc arī mēs par viņu tur stāstam, mūs tur aicina konferencēs, mēs tur arī stāstam. Bet tas nav tā, ka mēs tagad reklamējam, ka lūk, NFC ir vienīgā reliģija un citas nav. Nē. Viennozīmīgi ir citas tur tehnikas, rīki, lietas, bet runa par to, ka NFC varētu būt viena, un arī izskatās, ka tagad arī ir tāda trenda tehnoloģija. Ja. Un mums viņa arī aizvien biežāk ikdienā ir. Tā kā mēs sākām par to darīt vai runāt, nebija ne EID kartes, ne e-pases, ne e-talona. Ja. Tagad ir e-talons, EID, tur e-pases, Jelgavā ir kredītkartes ar NFC un tā tālāk. Un domāju, vēl nākotnē būs vēl Narvesen kartes ir, ja. Tur trešdaļa no durvju ieliešanas kartēm ir NFC kartes, ja ir MiFair un tā tālāk. Un tas palielinās un palielināsies. Mēs skatīsimies Gurmē, kas ir viens no mūsu pašlaiz progresīvākiem vai jaunākiem inovatīvākiem risinājumiem tieši veikaliem vai produkcijas piedāvātājiem par papildus informāciju par produktiem, kas viņiem ir viņu plauktos. Izvēlamies vienu vīnu, mums ir konkrēts vīns, kuram ir tās tabletīti, mēs viņu pieliečam. Mums ir konkrēti par to konkrēto vīnu, kur ir apraksts, kur ir pudele no kādām glāzēm, kā viņam lietot. Viss tā kā pavadošā informācija, jo te nepēc tikai vīnu, tu pēc arī tā stāstu par to vīnu. Protams, ne visiem ir NFC tehnoloģijas, un tāpēc tie, kuriem ir, piemēram, jebkurš cits telefons, viņiem ir tur labi zināmais QR kods un to pašu informāciju, to pašu lapu, iegūst, tādā pašā veidā uz jau telefonu. Vēl viens alternatīvais veids, protams, ir, ka mēs etiķeti paši nobildējam, jeb augmented reality, ka mēs pret bildi izveidojam tādu pašu. Ja? Šie gadījumā mēs vēl neesam realizējuši, bet arī tāda tehnoloģija mūsu azotē ir, un tas ir tas perspektīvais virziens, uz ko NFC tīms arī strādā un kādus produktus rada nākotnē. Ja? Nākotne ir šīm te krustotajām platformām, tā kā mēs tikko redzējām. Ja? Ir telefons ar aplikāciju, ir QR kods ar weblapu, ir vēl, un tas viss ir sakrastots kopā, ja, ka tu vari jebkuru kanālu izvēlētos, bet tu nonāc pēc vieniem tai pašai saturē informācijām. Tā ir tā būtība. Ja izveidot šo konstruktoru, jeb algoritmu, lai tas viss strādā un ir kopā, sinhroni, bez kļūdām, un tāpat laikā var piekļūt dažādos veidos vai lietās. To, ko es nodemonstrēju, tikko vīnu informāciju, mēs viņu varam, pielietot medicīnā. Tad būtība tāda, ka apakšā tas konstruktors ir tas, ko mēs izmantojam, kā pamatne. Viņš var būt arī, piemēram, informācija par pacientu un slimības vēsturi viņa. Tā var būt matemātiskais aprēķins par gultas kalkulāciju slimnīcā. Tas var būt speciālā diēta bērnu dārzā pie bērnu gultas. Ja? Visu laiku tās tehnoloģijas vai tie risinājumi vai tie veidi visu laiku iet uz priekšu un tev visu laiku jāsako līdzi, tev visu laiku jābūt vēl, lai tu būtu efektīvāks vēl. Ja? Bet, te ir atkal runa, uz kuriem tirgiem tu strādā un kāpēc. Mēs vairāk strādājam uz tiem pakalpojumu sniegšanu uz ārpusi, uz eksporta tirgiem. Līdz ar to mums visu laiku salīdzina ar tiem ekvivalentiem, ar Ameriku vai vēl kaut ko. Un te ir runa par to, kā mēs varam konkurēt ar tiem lielajiem investīciju naudām vai investīciju komandām vai vēl kaut ko. Mēs varam tikai ar to savu to labumu, efektivitāti vai izdomu vai organizētību izdarīt. Tā kā mums vienmēr bija tas partizāna princips, latvieši, un tas ir tas, ko es ieteiktu. Latvija var vai visiem ir, kad to partizāna principu arī izmantot, būt labākiem, efektīvākiem, precīzākiem. Un ar to arī mēģināt to pasauli iekarot. Jo nekāda nesanāks mums liela nācija. Pēkšņi arī pat, ja laba dzimstība būs, mēs to nevarēsim. Pēc šāda principa strādājuši un turpina strādāt NFC tīmi, kamēr citi par reizi notikuši sadarbību ar tādiem pasaules slaveniem vārdiem kā Samsung, Nokia, Rovio vai citiem, dižotos vēl daudzus gadus, šie vīri tik atmet roku. Ko runāt par vecām lietām, ja visu laiku tiek radītas jaunas? Lijā jautāja, vai drīkst izmantot pāris slaidus par mums kā veiksmīgu startupu piemēru. Un viņi visu laiku vilka, ka vajag tos pasaules zīmolus, tos Nokijas un Samsungs visu pieminēt. Mēs sakām, jā, bet tas bija pirms pusotra gada. Tas jau ir vecas novecojušas tehnoloģijas. Mums tagad ir portfolio stāstam par tām, mums ir pietiekami, ko sastāstīt. Un tas ir tas lepnums, ka tev ir par ko stāstīt. Ja? Tas, ko mēs parādījām, tā ir 1/5, 1/10 daļa no tā, kas mums ir. Mums ir vēl daudz, vēl kaut kas, protams, ko mēs pat nevaram pat stāstīt. Ja? Tur runa par to, ka visu laiku tu strādā katru dienu, ja? Tu kaut ko ražo katru dienu. Un non-stopā.